Prieks redzēt Barboru, kad klienti un pircēji ir izvēlējušies un nobalsojuši par Barboru kā top iecienītāko internetu veikalu. Mēs visi noteikti esam ziņkārīgi par to, kā tas jums izdevās. Paldies! Pirmkārt, gribu teikt, ka mēs esam ļoti pateicīgi par šo augsto atzinību. Manuprāt, mūsu veiksmes pamatā ir tas, ka mēs palīdzam cilvēkiem. Palīdzam atvieglojot ikdienas iepirkšanās procesu, palīdzam viņiem ietaupīt laiku. Un mūsu darbības pamatā un fokusā ir cilvēks. Mēs strādājam un cenšamies attīstīties, lai padarītu savu vietni arvien ērtāku klientiem, lai padarītu šo iepirkšanās pieredzi arvien patīkamāku. Pēdējā laikā mēs fokusējamies uz aplikācijas attīstību un arī redzam, kā klientu skaits, kas izvēlas aplikāciju, pieaug. Tagad, piemēram, mūsu aplikācijai ir iespējams arī redzēt, kur tieši atrodas kurjeris. Kurjera atrašanās vieta reāla laikā. Tāpat ir iespējams noskanēt preci un uzreiz ielikt to grozā. Mēs nodrošinām savus klientus ar visu, kas ir nepieciešams ikdienai. Un piegādājam gan cilvēkiem, kas augstu vērtē savu laiku, gan cilvēkiem ar ierobežotām pārvietošanās iespējām. Tāpat tās jaunajām māmiņām, lai viņām nebūtu jānes smagie maisi pašām. Tā kā piedāvājam plašu ikdienas preču sortimentu, ērti apskatāmā veidā, nodrošinot to, ka mūsu sortimentā ir vislabākā kvalitātes un cenas attiecība. Kas tad varbūt tāds tiešām interesants notika 2023. gadā? Kaut kādas spilgtākās atmiņas vai gadījumi? Mums Barborā ir ļoti forši komandas saliedēšanas pasākumi. Vienmēr ļoti izbaudām. Nesen mums bija bowlinga turnīrs, bet pagājušajā gadu vasarā SN dārzos mums bija ballīte pasākums dienā, kad stipri lija lietus. Kad es braucu uz pasākumu vietu, man likās, ka nebūs, bet izvērtās par tik foršu, tik jautru pasākumu. Tā kā laikapstākļiem nav nozīme, laikam ir nozīme kompānijai un komandai. Un man šķiet, ka mums ir lieliska komanda.